Hermets un Maiks Kalevs Kocārs. Divi savulaik Japānā spēlējuši basketbolisti viens pret otru centra iemetienā. Klaus Čavars un Kocārs. Kocārs gan turpinās spēlēt. Viņš tur jau bumbu pārtverta. Lomašs spēlē divu virs sadarbību ar Klaus Čavaru. Apstājas uz pustālo metienu pēc dribla un to realizē, neraugoties uz noteikumu pārkāpumu. Tā kā nogādāt bumbu, bet vēlreiz Latvija pārtver bumbu. Strautiņš ar muguru pret grozu. Izkārto sev pustālo metienu, prasa arī piezīmi, bet to prasa jau pēc tam, kad metiens realizēts. Savas dabiskās rokas, bet met ar labo roku, jo gluži vienkārši pleca savainojumi. Divreiz operēt viņam pleci un tad visai agresīvai darbībai aizsardzībā. Visas piespēles līnijas nosaktas šeit. Lieliska sadarbība starp Klaus Čavaru un viņa vienaudu. Pat Andžejs Pasečniks, Rolands Šmits, arī citi spēlētāji, bet Lomašs un Čavars kā gada Illinoisas universitāti. Tieši viņš pie bumbās vēlreiz izdara metienu un vēlreiz ir precīzs. Lomašs laicīgi šķirs no bumbas, turpina tā kustēties perimetrā. Bumba nonāk līdz Tomam Leimanim, kurš trāp no tālienes. Un spēlēt sāks arī Igaunijas izlases uzbrukumu. Lūkosim, ko viņi būs sagatavojuši. Pēc minūtes pārtraukuma sagatavojuši sadarbību uz komandas kontā. Spēlējuši Klaipēdā kopā ar Kārli Šiliņu. Tagad Stefans Vāks vēlreiz precīzs metiens Vāksam. Tas mēģina ar spēku tik tuvāk grozām, izdara metienu. Tas gan nav precīzs, bet Igauni kopīgiem spēkiem sagādā vēl vienu uzbrukumu sev. Makē no tālās distances ir precīzs. Laukumā Laksa bija kādu laiku komandas biedrs Lēmetam Bokleram Krosno komandā šajā sezonā, bet pavisam īsu brīdi sanāca abiem būt vienlaiks laukumā, jo Mārtiņam ilgstoši nācās ārstēt savainojumu pēc pagājušā. Leimanis uz vairākiem aizsargiem piespēlē Laksām, kura metiens no tālienes ir precīzs. Mārtiņš Laksa. Igauni var bumbas saņemšanu un lielā mērā tās arī ļāva ļoti labi iesākt pirmo spēles ceturdaļu Latvijai, bet Vāks dzībā paliekam 4-5. Tomam brīvs tālmetiens un tas ir precīzs. Gulotons vai 1-1. Hermets labi notur pozīcijas un pēc tam Vāks pārtver bumbu un 2 gūti punkti Igaunijai. Jauns lielākais pārsvars mājiniekiem +6 viņiem. Pagaidām Latvijai otrajā ceturdaļā pa galam nesapnējas ar uzbrukumu veidošanu. Arī šīs uzbrukums noslēdzas bez precīzi tālmetiena, bet vēl viena uzbrukuma iespēja un šoreiz gan precīzi tālmetiens Strautiņam. Šajā pirmajā sabraukumā jūlija spēlēs būs jāiztiek bez virknes vadošiem spēlētājiem, iepriekšējo gadu laikā pierastiem līderiem. Piemēram, Dāvis Bērtāns nebūs ierindā. Lomašs dodas garām, tiek sodu laukumā, izmāna pretinieks un 2 gūti punkti Rihardam Lomažam. Būtībā pēdējā brīdī veica komplektāciju un Marekam Meierim deva darbu jau pēc Eiropas čempionāta. Josārs Igauni turpina vērt savu sadarbību. Šūrorgs iznāk no aizsargiem, izdara tālmetienu, tas nav precīzs. Lēnats Boklers īstenībā atlēkušo bumbu un 2 gūti punkti viņam. Viņš arī spēlēs studentu basketbolu tur vēl pirms tā saucamiem Nilu laikiem, bet Krišjāmanis 2 gūti punkti Krišam. Iesāka jau jūlijā pagājušo gadu, kad kļuva par pirmo latvietu Meksikas kādā no līgām, bet līdz šeit precīzs tālmetienā. Daudz divu ir sadarbības. Šeit lieliski uzbruk pretkustībai aizpurs, bumbas stūrī pie Strautiņa. It kā laba bumbas kustība, bet tā nenoved līdz tādām brīvām metienu pozīcijām. Strautiņam gan nav vajadzīga brīva pozīcija, lai trāpītu. Pārtvērtā Šūrorgs. Kocārs. Kocārs nevarēja palīdzēt Igaunijai Eiropas čempionātā pērnajā rudenī. Klubu karjerā. Tagad Šiliņš sodu laukumā tiek pie bumbas, pret mazāko Ilveru. Neraugoties uz tādu nopietnu pretestību, tomēr Šiliņš ir precīzs savā mētienā. Pustālās distancēs met garām. Tomēr Igauniem izdodas saglabāt bumbu. Ir tāda ļoti eksperimentāla sastāva šobrīd Igauņu laukumā, un tas arī dod rezultātu. Ilvers met precīzi no tālienes. No distances atceļot bumbu virs galvas. Tātad metens arī no sodmetienu līnijas. Ar kreiso roku nav spējīgs izmest, tāpēc ir
spiests mest ar labo roku. Kā vietējais basketbolists arī Igauniem ir tādi vairāk spēlētāji. Šajā vakarā gan garāks par Bokleru. Pirmajā puslaikā treneris Ranul pat vairākas minūtes spēlēja ar 3 izteiktiem gariem spēlētājiem vienlaikus laukumā, bet tagad viens no izteiktiem gariem spēlētājiem, Gregors Hermets, gūs 2 punktus un panāk jaunu lielāko pārsvaru, kāds Igaunijai šajā vakarā bijis, +8. Visai ātri gan tas tiek sadeldēts. Kristians Fejerbergs, visi 3 savulaik pārstāvēja Latvijas U19 izlases pasaules kausā, U19 izlasēm, bet Laksa no tālās distancē. Piespēlē Helmanim, Sūroks pret viņa aizsardzībā, Helmans izspēlē ārā, Laksam brīvs tālmetiens, pirms brīža trāpīja un trāpa arī šoreiz Latvija atkal vadībā 54-53. Pretī komandu gūtajiem punktiem, kad jāspēlē nepilnu pusotru minūtu vēl. Atvainojas 3. ceturtdaļā, protams. Boklers no tālienes met precīzi. Tā saucamajā dzīvajā protokolā nedaudz vairāk kā 3800 norādīti līdzjutēji. Tas sakrīt ar to, kas tika prognozēts arī pirms spēles. Kaspars Sūroks 5 sekundēs. Sūroks pret Šiliņu no perimetra izdara tālmetienu. Tas ir precīzs un līdz ar 3. ceturtdaļas beigu sirēnu Igaunija tomēr atgūst vadību 62-60, kad nospēlēta pusstunda spēles laika. Ir 3 spēles ceturtdaļas. Vēlreiz atkārtojumā redzam šos. Šīs metiens Sūrokam tas nav precīzi, bet Igauni paliek pie bumbas. Ilvers no tālienes ir precīzs spēlētājs, kurš jau sezonas laikā varēja. Josārs veido aizsargu, Latvija mainās aizsardzībā, Josārs ar driblu lauž to grozām un atliecienā izdara metienu. Tas ir precīzs. Fizioterapeitam, redzot, ir nepieciešama kāda palīdzība. Laksa tiek pie metiena no tālienes un viņš to arī realizē. Spēlē bumbu Ilveram, kurš pirms brīža trāpīja. Tagad met garām, bet bumba paliek pie Igauniem un Lomašs uzsit piezīmi, kas netraucē gūt punktus no spēles Josāram. Vāks tiek līdz grozā apakšai un triec no augšas. Piespēle Kocars gan uzreiz tiek ierobežots, izspēlē bumbu ārā. Ilvērs triec bumbu grozā no augšas, vēlreiz Igaunijas vienība. Uz Eiropas čempionāta fināla turnīru pagājušā gada rudenī Latvija ar Igauniju bija vienā grupā, spēlēja Rīgā Eiropas čempionāta spēli un Vāks gūst vēl 3 punktus no tālās distances un turpina priecēt Igaunijas līdzjutējus un Bumbars atbildē. Fināla turnīrā spēlējot savā starpā grupas mačā arī līdz pat pašām beigām. Igauni mūs mocīja un tikai ar 2 punktu pārsvaru, toreiz 72-70 izcīnījām uzvaru. Atgādināšu, ka toreiz mūsu sastāvā bija gan Arturs Žagars, gan Kristaps Porziņš, gan Dāvis Bērtāns un citi mūsu labākie spēlētāji, kuri šajā vakarā nemaz nav pieteikumā. Bet tā pašā laikā Stefans Vaks, piemēram, nemaz nebija izlases rindās Eiropas čempionātā. Lieliska sadarbība noved pie vēl 2 gūtiem punktiem Igaunijai. Augstāk līmeņa klubs, bet arī finansiāli labāki piedāvājumi. Šeit lieliski piespēle no Skujas groza apakšā. Nomināli rezerves saspēles vadītājs un priekš rezerves saspēles vadītāji ļoti labi izcēlās ar rezultīvām piespēlēm. Mēģina vēl kaut ko mainīt šajā spēlē Latvija, bet tas noved pie visai viegli zaudētiem punktiem. Trieciens grozā no augšas Ilveram. Lomašs. Igauniem, protams, šis garais un vienmērīgais sastāvs ļauj arī labi spēlēt maiņu aizsardzības. Arī tik pie iespējām pieteikt sevi 17 gadu vecumā pieaugušo basketbolā. Uzbrukuma iespēja vēl Latvijai. Skatīsimies, vai uzbrukums tiks veidots, visticamāk nē. Un tas nozīmē, ka pirmo pārbaudas maču Latvija šajā vasarā zaudē ar rezultātu 78-88. Izbraukumā piekāpjamies Igaunijas valsts vienībai.